Ir 2024. gads. Tev ir jāsāk kaut kas darīt. Tev ir jāsāk. Un es izdarīju pirmo soli. Es paņēmu kameru un sāku filmēt. Es kādu laiku jau gribēju vienkārši iesākt kaut kādus video filmēt YouTube. Tas ir viss, kas tev ir jādara. Vienkārši jāiesāk. Tā ir, manuprāt, lielākā cilvēku problēma, kad tu kaut ko vēlies, bet tā paliek tikai vēlme. Tu līdz galam nekad nenonāc, tu neizdarīji to, ko tu gribēji izdarīt. Un tu neiesāc darīt to, ko tu gribēji iesākt darīt. Un es domāju, ka es izdarīju ļoti labu soli, pirmo soli. Un tas ir vienkārši paņemt rokās kameru un sākt filmēt, sākt runāt pašam ar sevi, ar kameru. Jo tas ir pirmais solis. Tu savādāk neko nevar iesākt. Tev ir vienkārši jāpaņem un jāsāk darīt. Ar jebko dzīvē, ar jebko. Tu gribi nopelnīt naudu. Vienkārši sāc mācīties, sāc darīt. Sāc kaut ko, sāc ar kaut ko. Sāc ar to, ka tu pamosties agri no rīta. Tu būsi pamodies. She damn looking pretty good today, man. Not gonna lie. Pulkstenis tikai kaut kādu, es nezinu, 12 varētu būt. Šodien braukšam sporta zāli. Uzsāksim treniņus. Jā. Let's see where this fucking goes, bro. Pirmais video. Ārā ir vienkārši tik sūdīgs laiks. Tas ir traģiski. Bet bez attaisnojumiem. Ja tu kaut ko gribi ļoti spēcīgi, ja tu kaut ko ļoti gribi, tu nedrīksti atļaut pilnībā nekam tevi ierobežot, vai tu nedrīkst atļaut savā galvā, savām smadzenēm izveidot kaut kādus attaisnojumus, lai nedarītu kaut ko, ko tu vienmēr esi gribējis darīt. Tas ir... Just don't do it like that, bro. Bro, come on. Šis actually būtu labs angle, bro, but... So, jā. Skaidri esmu izdarījis pirmo soli. Pirmais solis. Viss sākas ar vēlmi. Tu vienkārši iedomājies savā galvā, tu kaut ko gribi. Kaut ko gribi sasniegt, kaut ko gribi izdarīt, kaut ko gribi iesākt. Un manā gadījumā tas bija iesākt filmēt video, kas būtu kaut kāds pamācošs kontents, kaut kas tāds. Kaut kas, kas iedvesmotu cilvēkus. Tas ir kaut kas mani pašu iedvesmo. Un pirmais solis, lai sāktu, ir izdarīts. Es esmu paņēmis rokās kameru un es esmu sācis filmēt sevi. Un pirms es sāku šo video filmēt, man vispār nebija nekādas scenārija, nekādas domas, nekāda uzmetuma, pilnībā nekas. Es vienkārši paņēmu kameru un sāku filmēt. Man pat īstenībā nav sakārtot vienkārši pilnībā bardikā. Bet es saku, pirmais solis ir bez attaisnojumiem, vienkārši sāc. Tā kā cilvēks vienmēr atradīs kaut kādu attaisnojumu, lai nedarītu to, kas viņam būtu jādara, lai nedarītu kaut ko, kas tiešām ir labi priekš tevis un priekš tavas nākotnes. Tāpēc pirmais solis ir izdarīts vienkārši paņemt kameru, paņemt pilnu pārliecību sevi un vienkārši sākt filmēt un sākt runāt un sākt darīt un vienkārši redzēt, cik tālu tu vari nonākt, cik tālu tu vari izdarīt, kur šis ceļš var tevi aizvest, saprot? Un tas, manuprāt, ļoti interesanti par dzīvi. Tā kā daudzam pat nav jābūt vienkārši kaut kādai konkrētai jēgai. To vienkārši ir jābūt interesēji uzzināt, cik stiprs tu vari kļūt, cik daudz tu vari iemācīties.
cik daudz to arī kaut ko sasniegt konkrēti. Tas ir katram individuāli. Kā katrs vēlās, kā katram ir dzīvē. Jā. Vienmēr paliec pozitīvs. Tāpēc, ka dzīvē trūkst pozitīvu cilvēku. Vajag vairāk cilvēkus, kurus smaidītu. Vairāk cilvēkus ar pozitīvismu. Manuprāt, cilvēki būtu daudz laimīgāki un priecīgāki, ja mēs redzētu, ka citi ir laimīgi, un tas vienkārši tāda ķēdes reakcija, kad mēs redzam, ka citi ir laimīgi, mēs arī kļūstam laimīgi. Jo, piemēram, man vismaz tā ir. Es eju pa ielu, es redzu, ka cilvēks smaida, un man pašam vienkārši tā kā gribās pasmaidīt. Un tas ir vienkārši forši, manuprāt. Pirmais video es to izdarīju. Es domāju, ka no visa šī, ko es runāju, kaut kas labs sanāks. Tā kā nevar būt, ka es to visu pateicu, un man nekā labi nesanāks. Sāc darīt. Sāc darīt. Es to saku. Sāc darīt. Tāpēc, jā. Vienkārši sāc darīt. Be fucking delusional, bro. Tā kā, to var izdarīt jebko. To var sasniegt jebko, kas ir tavā galvā. Citi to var, to vari arī tu. Un galvenais ir ticēt sev. Un galvenais ir vienkārši sākt darīt. Tad visas durvis vērsies vaļā, un visas iespējas tev nāks vienkārši iekšā vai citi. Tāpēc vienkārši sāc darīt. Tic man. Es varu darīt, ka vismaz kāds no jums, kurš to skatās, ir kādreiz gribējis arī sākt filmēt kaut kādus video, postot, kaut ko runāt, kaut ko darīt, bet vienkārši nav sācis to darīt, vienkārši neesmu to iesākuši darīt, bet it's the same with me, bro. Es arī ļoti ilgi gribēju iesākt kaut ko filmēt, kaut ko darīt, bet es vienkārši sapratu, tev vienkārši jāpaņem tas telefons, tā kamera, tev jāizlāk vienkārši kamera ārā un jāsāk vienkārši filmēt un runāt. Jo tu nekad nebūsi gatavs, nekad nebūs tāds perfektais brīdis kaut ko iesākt. Ticiet man, es arī visu laiku, jā, tur jaunais gads, tur iesāk kaut ko jaunu, jā, tu šitais tas, izdarīsi šito to, būšu gatavs tam. Tu gaidīsi tik ilgi, kamēr vienkārši būs par vēlu. Vai arī tu gaidīsi tik ilgi, kamēr tev vienkārši vairs fiziski nebūs laika izdarīt to, ko tu vienmēr esi gribējis izdarīt. Un es saku pēc pieredzes, es ļoti ilgu laiku gribēju daudz ko izdarīt, ļoti daudz lietas. Atliku visu laiku. Teicu, kad izdarīšu vēlāk. Domāju, kad visas lietas var pagaidīt. Ieslēdzu savā galvā kaut kāda cits prioritātes, tur teicu, ka tas tā, bet tie visi ir attaisnojumi. Tie visi ir vienkārši attaisnojumi kaut kam, lai tu to nedarītu. Tas ir tāpēc, kad, lai tu kaut ko jaunu iesāktu, tev ir jāiziet no komforta zonas ārā, un cilvēks nevar ciest neko vairāk, kā iziet ārā no savas komforta zonas un izdarīt kaut ko, ko tu neesi izdarījis. Tāpēc, kad cilvēkiem bail, un cilvēkiem bail tikai no tā, ka viņam nesanāks. Vai arī cilvēkiem bail no tā, ka kāds par viņu sāks smieties, vai kādam nepatiks jēziņi. Bet tev vienkārši jāsaprot to, ka tev vienkārši ir jāsāk, un tev nevajag galīgi domāt par to, ko cits domās par to, ko tu darīji un ko tu iesāc. Tāpēc, ka, come on, man, ir tik daudz cilvēku šīs planētas, un tu tiešām domā, ka kādam interesē, ko darē savu dzīvi. Nevienam neinteresē. Tu vari darīt pilnībā jebko, ko tu vēlēsi savu dzīvi. Tā kā pilnībā jebko. Pilnībā jebko, ko tu iedomāties. Protams, legāls lieta. Un viss ir tavās rokās. Viss ir tavās rokās, un tu esi vienīgais, kurš var sākt kaut ko mainīt. Peace. O popozão no chão. Para moleque, o balão vai começar. Explosão.